Labdien! Tiem, kas man nepazīst, mans vārds ir Ilga. Esmu Rīgas šķirēties kanclejas vadītāja. Šodien vēlos jums pastāstīt par būtisku kļūdu, ar kuru saskars uzņēmēji. Ceru, ka jums būs iespēja no šādas kļūdas izvairīties. Kanclejas ikdiena ir cieši saistīta ar komunikāciju. Saņemot no jums vēstules, zvanus, tāpat arī atbildot uz jautājumiem klātienē, gan arī saņemot lietas. Ļoti daudz jautājumu ir saistīti tieši ar šķirēties satrunu, tās iekļaušanu līgumos, vienošanās pavadzīmēs. Diemžēl ļoti daudzi uzņēmēji domā par strīda risināšanu vai savu biznesa drošību tikai tajā gadījumā, kad nu jau ir radies strīds, un tad atliek tikai saķert galvu un domāt, kā rīkoties tālāk. Tad ir 3 iespējas. Pirmā, kas ir vislabākā. Mēģināt noslēgt ar partneru vienošanos, kurā iekļaut šķirēties satrunu, vai noslēgt atsevišķu šķirēties līgumu, kurā jūs atrunājat attiecīgi, kad ieradīsies strīds, tad jūs izskatīsiet šo strīdu šķirētiesā. Protams, ir jārēķinās, ka ne jebkurš partneris vēlēsies parakstīt šādu līgumu. Otrais variants. Jūs varat vērsties valsts tiesā, taču rēķinieties, ka tas var nebūt tik vienkārši, jo katrai lietas izskatīšanai ir iespējams nepieciešams ilgāks laiks vai papildus finanses. Attiecīgi rezultātā, kamēr jūs tiesājaties, iespējams vairs nebūs parādnieki, no kā piedzīt to parādu. Un trešais variants, par kuru domā daudz uzņēmēji, gaidīsim, kamēr parādnieks atmaksās. Neko nedarīt, nekā nerīkoties. Līdz ar to jūs nezināt, vai kādreiz vispār saņemsiet savu parādu. Ja jums ir radušies jautājumi pēc šī video, sīkāk aprakstu jūs varat izlasīt apakšā, sekojot arī saitei. Bet tāpat jūs varat rakstīt mums uz info@kortv, zvanīt pa tālruni 672 6500 vai arī doties pie mums klātienē. Mēs labprāt atbildēsim uz jūsu neskaidriem jautājumiem. Tāpat arī palīdzēsim tieši jautājumos, kas saistīts ar šķirēties satrunu, kā arī procesa ilgumu un izmaksām. Paldies! Veiksmīgi jums diena!